Pirmspēdējā mājas spēlē 5. februārī Arēnā Rīga viesojās komanda no Austrumiem, kur joprojām cīnās par vietu labāko astotniekā, un tā ir Astanas Baris vienība no Kazahstānas, kurai sezonas pirmajā mačā mēs piekāpēmies ar rezultātu 1-5. Skaidrs, ka Rīgas Dinamo šī sezona jau ir noslēgusies un cīņa par vietu labāko astotniekā vairs neturpinās. Tad pretiniekiem uz spēles bija vieta labāko astotniekā labvēlīgu spēļu sakritības rezultātā. Proti, šeit pat laikā Nižņikamskā savstarpējo spēli aizvadīja uz doto brīdi 8. labākā komanda austrumos Nižņikamskas Nefteķimik komandu, tiekoties pret Minskas Dinamo. Pirms spēles beigām mēs jau zinājām tās spēles iznākumu, bet par to jau mazliet vēlāk šīs reportāžas turpinājumā. Aktīvāk spēli sāk mūsu pretinieki, un piezīmēsim vien to, ka pretinieku pirmā maiņa gan uzbrucēji, gan aizsargi atrodas kontinentālās līgas labāko snaiperu, rezultatīvāko spēlētāju un rezultatīvāko uzbrucēju un aizsargu vidū. Pēc Dustina Boyda piespēles rezultātu 11. minūtē atklāja Nigels Dawes. Spēles turpinājumā Tims Sestito pēc vairāku spēļu izlaišanas tiešām veiksmīgi atgriezies Rīgas Dinamo sastāvā un ar teicumu piespēli no savas zonas uzbrukums mailē izvirza Kasparu Saulieti. Viņš tiek neatļaut kavēts un spēles tiesnesis piešķir soda metienu uz pretinieku komandas sargātajiem vārtiem. Kaspars Saulietis tiešām ar vairākām maiņkustībām burtiski sapina pretinieku komandas vārtsargu un izlīdzina spēles rezultātu 1-1. Spēles pirmajā trešdaļā tā arī noslēdz. Otrajā trešdaļā atkal vadībā izvirzās viesi un atkal kārtējo reizi savu vārdu pasaka spēlējot skaitliskajā vairākumā pirmā pretinieku maiņa. Pēc Brendona Bačenska un Kevina Dalmana piespēlēm Dustins Boyds dubulto rezultātu un tas jau kļūst 2-1. Tomēr mūsējie nemet politiku rūmos un arī pēc ilgāka pārtraukuma šodien laukumā ar 87. numuru atkal mēs redzējām mūsu uzbrucēju Gintu Meju, kurš pēc Mika Indraša un Gunta Galviņa piespēlēm izlīdzina rezultātu spēlē 2-2 otrās trešdaļas jau 36. minūtē. Trešajā trešdaļā Rīgas Dinamo pievīla spēle skaitliskajā mazākumā. Vairāki noraidījumi pēc kārtas. Tas cīņa mūsu vārtu priekšā no sākuma Aleksandrs Jerofejovs tiek nosēdināts uz 2 minūtēm. Tad arī Oskars Cibuļskis pārāk aktīvu vārtu priekšā aizsargā Jakubu Sedlačeku un mūsējie spēlējot lielajā skaitliskajā mazākumā 3-5 ielaiž trešo ripu savos vārtos. Brendons Bočenskis saņemot piespēli no Nigela Dawesa un Kevina Dalmana izvirza savu komandu vadībā un šie izrādās arī uzvaras vārtu. Pēc spēles aicinājām uz interviju uzvaras vārtu autoru pretinieku komandas kapteini Brendonu Bočenski. So first of all, congrats for the victory. You're back in the game for the 8th place. How was it today in Riga? It was a struggle. We got lucky there, I think, to get a 5-on-3 at the end, and too close. We need to play better, but we got the win. That's what we needed. So we can fly home now with something. During the game, did you follow the game in Nizhnekamsk versus Minsk? No, I didn't. Did you? Can you tell me? I can. Do you want to know? Yeah. Nizhnekamsk won, but in overtime, so they earned 2 points. No, equal situation in. So we're tied. It's tied. Okay. What about that? Well, we got 2 games now. We got to win. That's all it is. We got a little break, so hopefully we'll be well rested, ready to go. What can you say about think that this is just the 6th victory on away games? It's been terrible. On the road, we've been terrible. We got to figure it out. We've been coming out flat every game and getting behind, and we got to figure it out. That's all there is to it. Did Dynamo Riga surprise you today? I think they played loose and they played relaxed, and they had a lot of chances. I think they could have scored a couple more. Our goalie played really well and saved the season. Really. All right, thank you very much. Good luck in the playoff, man. Thank you. Thank you. Rīgas Dinamo rindās par labāko tika atzīts Gints Meja, bet noskaņojums ģērbtuvē kā vienmēr pēc zaudētajām spēlēm. Interviju mums neatteica Miks Indrašs un lūk viņa komentārus par iemesliem, kāpēc šodien neizdevās aizkavēt Astanas Baris komandu. Šodien atšķirībā no aizvadītās spēles tiešām bija patīkami skatīties un nedaudz pietrūka. Tavuprāt, tavs komentārs, kas tomēr pietrūka līdz labvēlīgam spēles rezultātam? Es domāju, beigās nevajadzīgi noraidījumi. Tas arī savas spēles. Visi spēles spēlējām līdzīgi. Bija pašiem momenti, kur varējām varbūt tās iemest. Paši redzējāt, noraidījumi 3-5, 5-6 minūtes spēles beigām, 2 reizes spēlēm. Nevar noraidīties tā. Bija tāda sajūta, ka, Baris šausmīgi varbūt spēlē savādāk, jo viņiem tiešām tā iekļūšana play-offā. Šobrīd viņi ir 8. vietā, viņi ir uzvarējuši mūs un viņi kaut kā savādāk spēlē pret mums šodien. Nē, neteikšu, ka
Grūti pateikt. Protams, viņi cīnās par play-off. Mēs tikai cīnāmies par savu komandas vārdu un par savu vārdu. Par to mēs cīnāmies. Paši redz, kaut kas laik pietrūks. Nezinu, kas pietrūks. Grūti pateikt. Paldies par interviju. Šovakar Hokejas arēnā Rīga ir noslēdzies, bet vēl 2 pēdējās šī čempionāta mājas spēles mēs aicinām jūs izbaudīt un noskatīties, un galvenais just līdzi un atbalstīt Rīgas Dinamo klātienē arēnā Rīga. 16. februārī šeit viesosies divkārtējie Gagarin kausa ieguvēji Maskavas Dinamo, un sezona noslēgsies ar pašreizējiem kausa turētājiem 18. februārī Sanktpēterburgas SKA. Aicinām 16. februārī jau laicīgi ierasties visus Rīgas Dinamo līdzjutējus uz arēnu Rīgu, jo pie BIES kopā ar valsts asins donoru centru jums atkal būs iespēja ziedot asins un izglābt kādu dzīvību, par to pateicībā saņemot ielūgumu uz mājas spēli. Sezona vēl nav galā. Godam to aizvadīsim pēdējās 2 mājas spēlēs šeit arēnā Rīga.